Ilju Orlovu un viņa ģimeni pazīst visi Rēzeknes novada iedzīvotāji. 8. klases skolnieks, kuram kopš bērnības ir kustību traucējumi, jau no 1. klases mācās vispār izglītojošajā Maltas 2. vidusskolā, gūst labus panākumus konkursos, dzied un aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē. Gribu saņemt vidējo izglītību, lai varētu iegūt profesiju. Savu nākotni vēlos saistīt ar mūziku. Gribu dziedāt un pelnīt ar to naudu. Kopš rītdienas Ilja varēs nereizēties par to, ka kustību traucējumu dēļ nāksies kavēt mācību stundu. Pateicoties ERAF projektam, skolā ierīkoti 2 lifti, pacēlājs un nobrauktuves. Lai saņemtu valsts finansējumu projekta īstenošanai, skolas vadība un pagasts cīnījās 8 gadus. Diemžēl otrs skolēns, kuram tāpat kā Iljam skolas ikdienā bija nepieciešams lifts un nobrauktuves, svinīgo brīdi sagaidīja, raugoties no mākoņa maliņas. Līdz tam mēs šos bērnus, kad sākās kabinetu sistēma, mēs šos bērnus pārnēsājām uz rokām, jo ne visi priekšmeti varēja notikt vienā telpā. Tā ir fizika, ķīmija, tātad bioloģijas kabinets, kur bija nepieciešams šos bērnus pacelt, lai kvalitatīvi novadītu stundu. Ilja nenoliedz, ka viņa labākais sabiedrotais cīņā par veselības atgūšanu ir paša māmiņa. Arī šobrīd Olga Orlova apzināti sarežģīja dēlam pārvietošanās iespējas mājās, lai puika visiem spēkiem cīnītos par iespēju pastāvīgi pārvietoties. Nekad nedrīkst nolaist rokas, vienmēr jātic labākajam. Pat ja liekas, ka ir pienākušas beigas, ir jāprot ieraudzīt labais. Tas ir ļoti svarīgi, jo spārno bērnu, savukārt bērns spārno savus vecākus. Šobrīd Maltas 2. vidusskola ir vienīgā novadā, kas var uzņemt bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem un integrēt tos vispār izglītojošās skolas vidē.